Sveiki visiem! Es esmu Roberts Brakovskis no kanāla Roberts Vlogins. Es zinu, tas izklausās dīvaini, ka esmu Roberts Brakovskis, bet par to citā video. Šodien es jums vēlējos pastāstīt par savu jauno riteni, kuru es dabūju tikai vakar. Tātad, šitais ritenis ir ļoti labs braucamais priekš bērna, priekš mana vecuma bērna, un man ir 11 un šogad paliks 12. Tātad šis ritenis ir ļoti labs, kurš iekļaujas budžetā, viņiem ir ļoti labi dubļusargi un paši zobratiņi. Tātad es jums mēģināšu parādīt zobratus šī riteni. Tātad šim ritenim ir 9 zobrati. Kāpēc 9? Tāpēc, lai vieglāk pārslēgt. Tos varētu arī būt 8. Tā ka, jā. Dubļu sargi ir diezgan fleksibli, ja jūs nopērkat tieši tādus, kā man ir. Redzat, es varu viņus sagriezt kaut kā gribu, viņi atgūst savu iepriekšējo formu. Arī dubļu sargus noņemt ir ļoti viegli. Tā kā mega viegli. Tad vienkārši paņem manu riteni, šādi te. Te ir apakšā tāda kā podziņa, un te tā oranžā nospied, izņem ārā. Šādi te. Un es jums varu vēlreiz parādīt, cik fleksibli šie dubļu sargi ir. Šitā te, tu vari viņus griezt, locīt, kā gribi, bet viņi atgūs savu formu. Tātad, jā, kaut kā tā. Viegli viņus ir noņemt un arī uzlikt, protams. Tikpat viegli, cik noņemt, tikpat arī viegli ir uzlikt. Tu vienkārši dabū viņus tādos kā robiņos un bam, iesadzini iekšā. Jā. Tātad kaut kā tā. Tas par dubļu sargiem. Tātad šim ritenim ir amortizācija. Redzat? Viņam te ir amortizācija, kuru es baigi te labi nevaru parādīt, jo es neesmu uz viņa virsū. Tātad te šajā vietā tu vari regulēt tos amortizācijas stiprumu. Nu, piemēram, ja tu gribi mīkstāku braucienu, tad tev ir jāpagriež tas ripulītis uz vienu pusi, bet ja mazliet cietāku, tad uz otru pusi. Te savukārt tu vari noslēgt, vai tu gribi viņus, vai tu negribi vispār, lai amortizācija būtu. To tu vari pats izvēlēties. Un, jā, tā kaut kā tā, nu, jā. Runājot par budžetiem, manuprāt, šis būtu ļoti labs bērnam ritenis, jo tiešām viņš ir salīdzinoši, viņš ļoti labi iekļaujas budžetā, piemēram, priekš bērna, priekš mana vecuma bērna, un tāpēc, jā, es domāju, ka tas varētu būt labākais ritenis pasaulē, vismaz kuru es zinu, priekš mana vecuma bērna. Jā. Bet budžets šim ar visiem papildinājumiem, kurus pielicis viņam klāt, varētu būt 550 eiro. Jā. Vismaz tā man bija veikalā. Bet tātad vēl te ir interesanta lieta, ka ja tu noskanēji šito QR kodu, kuru jūs tagad pašlaik neredzat, no tāda attāluma, tad tu šim riteņa rāmim vari dabūt mūža garantiju. Jā, riteņa rāmim tu vari dabūt mūža garantiju. Vēl šim ritenim ir forši, ka tu vari piestiprināt te ļoti viegli kaut kādas lietas, piemēram, vai pudeļturētāji, vai kā manā gadījumā, tā ir atslāga riteni. Šitāda te. Jā, tad tur ir ļoti viegli. Tu vienkārši ieliec viņu, aiztaisi ar šitādu āķīti, ir viss, bum, pabeigts. Tā kaut kā tā par šito riteni. Tāpēc tiešām jums rekomendēju šito nopirkt. Nopirkt varētu šo X sportā, ja gribat. Tāpēc, jā, satanās par fonu troksni. Es neesmu viens kā nekā šeit pilsētā. Labi,
Paldies, ka skatījāties šo video. Visiem atā!